Sācies Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts meitiņu grupās. Sieviešu virslīgā 3 spēlēs 3 dažādi uzvarētāji. Biļinskai 1+1, Dietlikana pārspēja Vizards Bebu. Labdien, esiet sveicināti, dārgie florbola draugi un visi pārējie, kuri pašlaik atvēruši mūsu YouTube kanālu, uzspieduši uz īstā linka un klausās Florbola News W podcastu. Man sauc Kaspars Šmits un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Pagājušajā nedēļā notika 3 spēles Latvijas florbola čempionāta sieviešu virslīgā. Pie uzvarām izdevies tikt 3 dažādām komandām. Otrdien Ķekavas Bulldogs savā laukumā ar 8-4 pārspēja florbola klubu Ādaži. Tieši to pašu svētdien izdarīja arī otra Ķekavas komanda FK Ķekava, uzvarot ar 4-2, bet vakarā RSU ar 8-4 pārspēja Bulldogis. Pirmo spēli ar vārtu gūmu no tuvas distances sāka ādažnieces, kad 2. minūtē precīzi bija Sabīne Dronka. Tomēr Bulldogis atbildēja ar 2 vārtu gūmiem, izvirzoties vadībā ar 2-1. FK Ādaži Pirmā perioda vidū panāca izlīdzinājumu, taču atkal sekoja Bulldogžu atbilde, tika gūti 3 vārti un dodoties pārtraukumā 5-2. 29. minūtē Ādažu kluba rindās vārtus guva Diana Zeipe, savukārt 3. trešdaļas vidū Monta Ločmele samazināja rezultātu starpību līdz minimumam 4-5. Ādažnieces centās panākt izlīdzinājumu, tomēr Bulldogis nodemonstrēja labu sniegumu, ieraidot vēl 3 bumbiņas lāsmas Rimšas sargātajos vārtos un gala rezultātā izcīnot panākumu ar 8-4. Tieši pret florbola klubu Ādaži svētdien sieviešu virslīgas ietvaros cīnījās florbola klubs Ķekava. Atšķirībā no iepriekšējās spēles šoreiz ādažnieces bija sagatavojušās cīņai un jau no pirmajām minūtēm centās spēlēt uzmanīgi. Pirmajā periodā nospiedošs teritoriālais pārsvars piederēja ķekavietēm, tomēr viņām izdevās gūt tikai 1 vārtus. Otrās trešdaļas sākumā pēc Alīnas Logins metiena bumbiņa veiksmīgi atleca pie Katrīnas Šleivas, kura veiksmīgi raidīja to vārtos, panākot 2-0. Spēles turpinājumā viesu komanda aktivizējās, tomēr pietuvoties tuvāk par -1 florbola klubam Ādaži tā arī neizdevās. Pēc otrā perioda florbola klubs Ķekava atradās vadībā ar 3-1, bet beigās svinēja uzvaru ar 4-2. Tās pašas dienas vakarā Rīgas Olimpiskajā centrā savā starpā cīnījās RSU un Ķekavas Bulldogs. Pirmās trešdaļas sākumā abas komandas apmainījās vārtu gūmiem, tieši to pašu izdarot arī otrā perioda pirmajā pusē 2-2. Taču turpinājumā izpaudās Galvaspilsētas kluba pārākums. Vārtus guva Aija Kuncīte un Santa Neimane, bet īsi pirms došanās pārtraukumā abas komandas izcēlās ar vēl vienu precīzu metienu 5-3. Arī mača pēdējās 20 minūtēs iniciatīva piederēja RSU komandai, kurai izdevās gūt vēl 3 vārtus, kamēr Bulldogiem vienīgo precīzo metienu izdarīja Inga Ametere. Gala rezultātā RSU izcīnīja svarīgu uzvaru ar 8-4, tādējādi pakāpjoties uz 3. vietu regulārā turnīra tabulā. Pagājušo svētdienu notika 1 spēle Latvijas čempionāta sieviešu 1. līgā. Liepū svētdien savā laukumā ļoti sīvā un smagā cīņā ar 2-0 pārspēja Irlava Tukums. Liepājas komandai vārtus guva Linda Tode un Rūta Pirtniece. Aizvadītajā nedēļā tika dots starts Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātam meitiņu grupās. Tā ietvaros tika aizvadīti pirmie posmi MU12, MU16 un MU18 grupās.
Čempionāts sākās ceturtdien ar cīņām MU16 grupā. Tajā vislabāko sniegumu nodemonstrēja Ķekavas Bulldogs florbolistes, kuras ar 10-0 un 8-4 pieveica attiecīgi Rubeni un Rīgas lauvas. Savukārt abu zaudējušo komandu duelī ar 7-2 uzvaru izcīnīja rīdznieces. Sestdien Ezerkrastu pamatskolā pirmās spēles aizvadīja pašas jaunākās meitenes. MU12 grupas pirmo posmu veiksmīgāk aizvadīja Rīgas lauvas, kas ar 11-2 sagrāva Daudzesi, ar 6-3 pārspēja Ķekavas Bulldogs un sīvā cīņā ar 4-3 pieveica Rubeni. Arī MU18 grupas posmā, kurš karantīnas dēļ no Kocēnas sporta nama tika pārcelts uz Rubenes sporta namu, labāk veicās lauvām, kas ar 4-1 un 2-1 pārspēja attiecīgi Rubeni un Ķekavas Bulldogus. Savukārt abu zaudējušo komandu duelī 22 bullīšu sērijā ar 4-3 pēcspēles metienos uzvaru izcīnīja ķekavietes. Pagājušajā nedēļā labākās Latvijas leģionāres steidza aizvadīt pēdējās spēles savu valstu čempionātos pirms došanās uz pasaules čempionātu Čehijā. Guntis Kārkliņš un Līgas Gerklāvas pārstāvētā Norvēģijas Sveiva otrdien ar 9-3 pārspēja Bigdo Monolīteni. Abas latvietis šajā mačā gūpa pa 1 vārtiem. Tikmēr Šveices NLA līgas čempionātā Luīzes Biļīnskas un Evelīnas Garbaras UHC Dietlikana sestdien savā laukumā ar 8-3 pieveica Wizards Bern Burgdorf, savukārt Dijāns Sjomins pārstāvētā FB Raiders DBR svētdien cieta smagu sagrāvi ar 0-13 pret Skorpionu Emmental Solbruk. Jāatzīmē, ka Luīze Biļīnskas savā mačā izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Brīvdienās Čehijas pilsētās Brno un Ostravā tiks dots starta šāviens 9. pasaules sieviešu florbola čempionātam, kurš risināsies līdz 15. decembrim. Trešdien Rīgas Olimpiskajā centrā notiks Latvijas Florbola Savienības preses konference saistībā ar Latvijas izlases startu pasaules čempionātā. Savas pirmās spēles Latvijas bērnu un jauntnes čempionātā aizvadīs MU14 grupas komandas. Savukārt sieviešu pirmajā līgā 2 spēles aizvadīs Krustpils florbolistes, vispirms savā laukumā uzņemot Irlau Tukums, bet svētdien izbraukumā cīnoties pret Rīgas lauvām. Atgādinam, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir florbolnews@inbox.lv. Pirms mēs no jums atvadāmies, vēlamies informēt, ka sakarā ar pasaules čempionātu nākamnedēļ mēs ar jums netiekamies, savukārt pēc pasaules čempionāta gaidiet no mūsu puses un noteikti nepalaidiet garām Florbolnews.lv podkāsta speciālu izlaidumu, kurā mēs plaši atskatīsimies uz aizvadīto pasaules čempionātu. Runāsim gan ar Latvijas izlases galveno treneri Jāni Freivaldu, gan kopā ar ekspertiem mēģināsim analizēt un izvērtēt valstsvienības sniegumu, kā arī pasaules čempionātu kopumā. Pagaidām vēl neesam līdz galam izstrādājuši raidījuma konceptu, taču visticamāk šis podkāsts būs savādāks nekā iepriekšējie un arī dzen garāks, taču mēs ceram un esam pārliecināti, ka šis raidījums jums noteikti būs interesants un saistošs. Tāpat vēl nav īstas skaidrības par to, kad jums būs iespēja dzirdēt podkāsta speciālu izlaidumu, un visticamāk 2 vai 3 dienas pēc pasaules čempionāta beigām, tātad 17. vai 18. decembrī. Redzēsim, kā mums ies. Jebkurā gadījumā mēs jūs informēsim par to, tā kā spiežat subscribe un sekojiet mums Twitterī, kur tāpat mēs sniegsim aktuālāko informāciju par notiekošo pasaules čempionātā. Ar šo arī mēs noslēdzam mūsu raidījumu. Paldies, ka klausījāties un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu florbols nevis nerulē, bet gan rulē. Visu labu!